otro rezultīvāko komandas spēlēties nedaudz mazāk vārtu viņam nekā Ieguldījumam, bet visam epizodi metiens Vārdi! Oļegs Sarokins gūs savus pirmos vārtus kontinentālajā hokeja līgā. Oļegs Sarokins. 29 spēles viņš aizvadīja Dinamo sastāvā iepriekšējā sezonā, un šī viņam ir 30. spēle šajā sezonā. Nu, tātad 59. mačā beidzot ir beidzies Sorokina klusais periods, un pats redzam ļoti apmierināts un lielisks vārtu gūms. Arī viņiem ir diezgan nogurdinoši izbraukums Vērija, Mīnska, Maskava, Rīga, Miknovs pretuzbrukums un Vasāļskis. Galviņa uzmetiens uz vārtiem. Un pēdējā brīdī Miķelim Rēdlikam kavēt. Parasti Čiveri ir pazaudēts. Skatāmies vēlreiz. Vēl 1 minūte līdz trešdaļas beigām. Izdots pārklāt gribu Petrovickis, izgājis 1-1 mēģins garām vārtiem. Cīnots, turpinot vairāk un spruktu labs paņēmies pie sevis Jānā Miķelis Rēdliks. Un vēl 2 minūtes viesiem. Uzmetums turpinās. Krišānis, vārti Petrovickis! Nu, pēc ilgāku pārtraukumu arī Petrovickis gūst vārtus. Nu, Petrovickis tieši arī iespēja nomainīt spruktu un uzsātu visu šo kombināciju. Un redzam, ja nebūtu tur Petrovickis, turpat vien bija arī Lauris Dārziņš. Un atkal, protams, trešā maiņa, šoreiz gan centrs cits. Jā, nu, jau Petrovickis. Arī Sorokins tagad uz ledus ir Angipāns pārdara arī piespēle. Petrovickis! Vārti! 3-0. Spēlējot mazākumā izrāvās acis pret aci. Nu, šoreiz labi Angipāns pārtver, piespēlē Petrovickim, un Petrovickis starp kājasargiem raida ripu Semjonovs sargātajos vārtos. Nu, rezultīvu piespēle arī Angipānam būs, un arī Angipāns jau rezultīvāks ir nekā iepriekšējā sezonā. Vēlreiz atkārtojumā. Nodūris galvu bija Ieguldens un neredzēja šo uzbrukumu. Belukiņš, 34. numurs. Jauns veidojums, nu, gūtu vārti ļoti kuriozi. Neredzēja neviens, kur ir ripa, tā skaitā Edgars. Tāds plauksts, metiens no zilās līnijas. Jā, nu ļoti labvēlīgs rikošets. Nu, pilnībā ripa iet 1,5 metru garām vārtiem, un pēc rikošeta ir vārtos. Pret Mīnsku atgādījums. Sīkulis, 1-1. Un Semjonovs šajā duelī pārāks. Galviņš, uzmetiens vārti! Guntis Galviņš! 3. vārti un 8. rezultāvitātes punkts. Nu, rāda mums vēlreiz atkārtojumā šo patīkamo momentu. Guntis Galviņš.